Beidzot, Takers Karlsons ir atklājis pasaulē lielo pārsteigumu. Viņš dibina trešo politisko partiju, lai mēģinātu sacensties ar demokrātiem un republikāņiem. Bet, kā vienmēr, Takers Karlsons melo, un aizkulisēs notiek vēl kas cits, par ko mēs tūlīt runāsim. Bet vispirms tikko iznākušais ziņojums. Takers Karlsons saka, ka viņš dibina jaunu politisko partiju pēc šķiršanās no Trumpa un republikāņu partijas. Konservatīvais podkāsta vadītājs plāno sākt šo partiju pēc tam, kad ir atteicies no prezidenta Trumpa un republikāņu partijas Irānas kara dēļ. Es palīdzēšu veidot trešo partiju, Karlsons sacīja intervijā. Būtu jāpieliek godprātīgas pūles, lai noskaidrotu, kas nāk par labu valstī, saka Takers Karlsons, kurš popularizē šarieta likumus, sociālismu un kreisās idejas, kā arī visas tās briesmīgās lietas, kas ir iznīcinājušas Ameriku. Bet pievērsīsimies tam nedaudz vēlāk. Aizmirsīsim to uz brīdi. Šis, protams, ir tas cilvēks, kurš zina, kas patiesībā nāk par labu Amerikai. Bijušais Fox News vadītājs apgalvo, ka runājot par diviem jautājumiem, kurus viņš uzskata par amerikāņiem vissvarīgākajiem – karu un finansēm, demokrāti un republikāņi ir pilnīgā vienotībā viens ar otru. Tiešām? Apskati uz brīdi DSA, kas iegūs demokrātu vietas visā Amerikā, un tad pasaka man, vai tev šķiet, ka tas izklausās kaut attāli konservatīvi. Es tev pateikšu noslēpumu, tas tā nav. Bet Takers Karlsons atkal dara kaut ko ļoti manipulatīvu, par ko mēs tūlīt runāsim. Viņš saka, ka tā nav demokrātija. Tas ir vienas valsts partijas režīms, kas izlieks par demokrātiju, un tas ir jāizjauc, un būs trešā partija. Un es darīšu visu, ko varu, lai tas notiktu. Pagājušajā mēnesī Karlsons sacīja Comedy Central podkāstā, ka viņš nekādā gadījumā neatbalstīs republikāņu partiju pēc kara. Karlsons, kurš sevi raksturoja kā mūža republikāni, apgalvoja, ka Trumpa administrācija nodeva ASV, uzsākot karu ar Irānu, reaģējot uz Izraēlas spiedienu. Protams, kaut kā arī tas iekļaujas stāstā. Šobrīd, kā es, vai ironiski, amerikāņu vēlētāji varētu atbalstīt politisko partiju, kas nav lojāla Savienotajām valstīm un liek citas valsts intereses augstāk par saviem pilsoņiem. Viņš sacīja, ka nav iespējams balsot par tādiem cilvēkiem. Ilgadējais politiskais komentētājs ierosināja, ka viņa jaunā partija koncentrēsies uz amerikāņu labklājību pāri visam. Protams, jo Takers Karlsons ir ļoti nabadzīgs, un patiesībā viņam nemaz nav grūti. Jūs zināt, es domāju, ja jūs pelnat $60,000 gadā, jūs esat pazemots. Jūsu paredzamais dzīves ilgums ir samazinājies, un jūsu bērnu dzīves solījums visticamāk ir zudis. Neviens šķiet par to nerūpējas. Tas pat nav faktors. Man oficiāli ir viena alda par Hamas. ASV valdībai pirmajai prioritātei būtu jābūt savu cilvēku labklājībai. Tomēr Karlsons norādīja, ka viņa atbalstītājiem nevajadzētu gaidīt viņu drīzumā redzēt vēlēšanās. Es nevēlos būt kandidāte. Viņš iepriekšējā intervijā jokojot teica, ka viņam ļoti kārdina paziņot: es kandidēju ar pro-patriarhāta sarakstu, tikai lai pārliecinātos, ka man nerodas jauni fani. Kopš šķiršanās no Trumpa prezidents Karlsons ir dēvējis par traku, dīvaini un roku vicinātāju muļķi. Viņš ir salauzts cilvēks, tad viņu atlaida no Fox, un viņš vairs nav tāds pats. Varbūt viņam vajadzētu apmeklēt labu psihiatru. Es nezinu, vai labs psihiatrs šobrīd var palīdzēt Takam Karlsonam. Es domāju, ka šis cilvēks ir ārpus palīdzības robežām. Viņš ir tik acīm redzami apsēsts ar to, lai būtu uzmanības centrā. Un viņam nav pilnīgi nekāda morāla problēma izplatīt visbīstamākās idejas, lai to panāktu. Bet jūs jau zinat manas domas un viedokļus par to, cik traks ir Takers Karlsons. Jo jūs jau kādu laiku esat šajā pretestības kustībā. Tātad, ja jūs vēl neesat to izdarījuši, starp citu, laipni lūgtu un nospiediet abonēšanas pogu, kā arī paziņojumu zvaniņu un atzīmējiet, ka jums šis video patīk. Laipni lūgti. Tagad jūs esat daļa no kustības, kas pretojas neprātam. Bet, kā jau teicu šī video sākumā, šķiet, ka tas viss ir kā tāda fasāde kaut kam citam, kas patiesībā notiek. Kaut kas tāds, ko, paldies Dievam, Ben Shapiro spēja ļoti labi izskaidrot. Tātad lūk kā ir. Es ceru, ka Takers uzsāks trešo partiju. Kāpēc? Jo tā tiks sagrauta. Trešās partijas tiek sagrautas. Es labprāt redzētu skaidru referendumu par Takera sagrozītajiem uzskapiem, bet viņš to nedarīs. Tā nav īstā spēle. Lūk, kāda ir spēle. Takers zina. Takers redz, ka republikāņiem visticamāk 26. gadā klāsies slikti. Viņš vēlas pateikt, ka iemesls, kāpēc republikāņiem 26. gadā klājās slikti, ir tas, ka viņi atsvešināja svarīgus cilvēkus, piemēram, viņu. Un tādējādi, ja jūs vēlaties uzvarēt 28. gadā, jums ir jāmaina visas partijas politikas veidošanas virziens atpakaļ Takers Karlsona virzienā. Takers Karlsons neuzsāk reformu partiju. Takers Karlsons uzsāk DSA vai TSA, Amerikas Taker Karlsona sociālistus. Viņa mērķis ir, lai republikāņi zaudētu 2026. gadā. Viņš vēlas, lai republikāņi zaudētu. Es domāju, viņš to neslēpj. Viņš ir teicis, ka nebalsos par republikāņiem. Viņš vēlas, lai republikāņi zaudētu. Viņš ir šeit, lai demoralizētu konservatīvos pirms 2026. gada. Tas ir mērķis. Jo sliktāk republikāņiem klājas, jo vairāk Takers var mēģināt izlikties, ka republikāņu zaudējuma iemesls ir tas, ka viņi pievīl tādus vēlētājus kā Takers Karlsons.
Tagad vēlreiz. Realitāte ir tāda, ka, ja republikāņi zaudēs 2026. gadā, tam būs daudz iemeslu. Tā ir vēlēšana sezona ārpus galvenā cikla. Trumps ir nepopulārs, un jau vismaz gadu ir bijis nepopulārs. Bet, ja republikāņiem neveiksies 2026. gadā, tas nebūs tāpēc, ka Takers un viņa 5 draugi nebalsos par republikāņiem, bet tā ir visa spēle. Visa spēle ir teikt, es veidoju trešo partiju, jo ir tik daudz dusmu. Ir tik daudz neapmierinātības, ka mana trešā partija ir leģitīms spēks Amerikas politikā. Bet viņš to nedarīs, jo tas patiešām pārbaudīs šo pieņēmumu. Viņš to nedarīs. Tas ir mērķis. Vai tu neredzi, vai tu nesaproti? Republikāņu partija, jums mūs vajag. Jums ir jāpārorientē visi savu politikas priekšlikumus pro-Putina, pro-Irānas, pro-Ķīnas, pret-Amerikas pusi. Jums tas ir jādara. Tas, ko Takers šeit dara, nav mēģinājums izveidot kādu konkurentu republikāņu partijai. Viņš stāv ārpus republikāņu partijas un saka, ka tāpēc, ka viņi viņam to nedeva, mēs zaudējām. Tas ir mērķis. Un tas ir vēl viens iemesls, kāpēc mums patiešām ir jācīnās. Jo cilvēki. Vai jūs vispār varat tam noticēt? Ja tas ir taisnība, un godīgi sakot, es uzticos Benam Šapīro šajās lietās, pilnīgi bez šaubām. Viņš vienkārši zina vairāk nekā jebkurš cits par šīm tēmām. Bet vai jūs varat noticēt, ka Takers Karlsons ir gatavs burtiski iznīcināt republikāņu partiju, lai apmierinātu savu ego? Tas ir tas, ko viņš ir gatavs darīt šobrīd, lai cilvēki atkal pievērstos viņam. Tas ir tas, ko viņš mēģina panākt, kā saka Bens, un tas ir pretīgi. Cilvēki, kuriem rūp valsts, cilvēki, kuriem patiesi rūp Amerikas pamatprincipi, tās lietas, kuras mēs svinēsim šajā nedēļas nogalē. Mums patiesībā ir jācīnās pret diviem spēkiem. Viens ir kreisie kopā ar DSA, un otrs ir viņu sagrozīto sabiedroto spēks no tā dēvētās woke labējās nometnes, kuri ar viņiem sadevušies rokās, kuri viņus apskauj. Ir iemesls, kāpēc Takers Karlsons un Džengs Uigurs tagad ir lieli draugi. Mūsu principi ir svarīgi. Dažiem no mums ir bijuši tie paši principi visā mūsu politiskajā karjerā. Daži no mums nekad nav mainījušies, ne par mata tiesu. Daži no mums vienmēr ir aizstāvējuši privātīpašumu un brīvos tirgus. Daži no mums vienmēr ir aizstāvējuši mieru caur spēku. Daži no mums vienmēr ir aizstāvējuši tradicionālās likumības un tradicionālās vērtības. Daži no mums nav mainījušies. Mēs esam bijuši šeit visu laiku. Tāpēc pastāv Daily Wire, tāpēc tas tika dibināts. Ne tikai kā kaut kāds vispārējs pret kreisiem vērsts zīmols, bet tāpēc, ka mums patiešām rūp pamatprincipi, kas veido valsts pamatus. Tātad jā, kad šajā nedēļas nogalē svinam 4. jūliju, un, protams, mums tas būtu jādara, jo Amerika ir lieliskākā vieta planētas Zeme vēsturē, un lielākā privilēģija, kas tev ir izņemot piedzimšanu labā ģimenē, ir piedzimšana Amerikā. Mums noteikti vajadzētu svinēt, un mana ģimene to arī darīs. Hei, mēs ceram uz mazuli, kas piedzimst 4. jūlijā. Bet mums visiem jāatcerās, ka šajos ļoti bīstamajos un sarežģītajos politiskajos laikos mums visiem ir milzīga atbildība. Mums jānodrošina, ka Amerika nodzīvo līdz savai 250. gadadienai, pēc tam līdz 251., tad līdz 300. un pēc tam līdz 500. gadadienai. Un tas notiks tikai tad, ja mēs turpināsim iestāties par principiem, kuri ir svarīgi. Ja jūs nepadodaties tādu cilvēku kā Takers Karlsons labajā pusē vai Zora Mamdani kreisajā pusē meliem, kuri starp citu tagad atkal apskaujas. Jūs neklināties komunisma, marksisma un sociālisma priekšā, kas izliekas par kaut kādu kopējā labuma konservatīvismu. Jūs nekalpojat Amerikas ienaidnieku interesēm. Ka jūs nebraucat uz Krieviju un neostāt tur maizi. Ziniet, pirmkārt, es ceru, ka viņam būs bērns. Tā ir aizraujoša ziņa. Veiksmi Benam Šapīro un viņa sievai. Bet ziniet, kas ir tik interesanti, kad viņš saka, piemēram, daži no mums nekad nav mainījuši savus uzskatus. Es domāju, tas ir taisnība. Mēs esam tik ļoti pieraduši, ka cilvēki politiski maina savus uzskatus ik pēc 15 sekundēm, ka tas mums šķiet normāli. Bet tad gribas teikt, pagaidi mirkli. Varbūt tu gribi uzticēties tiem cilvēkiem, kuri patiešām ir pārdomājuši to, kam viņš tic. Un tad viņi palika pie tā. Acīm redzot, cilvēki var attīstīties, mainīties un augt. Protams, bet ir cilvēki, kuri vienkārši zina, kas viņiem ir svarīgs un kādas ir viņu vērtības. Piemēram, es zinu, ka man rūp mana ģimene, un es aizstāvēšu savu ģimeni, un man vienmēr rūpēs mana ģimene, un es vienmēr aizstāvēšu savu ģimeni. Es zinu, ka tas ir patiesi. Vai varētu notikt kaut kas patiešām dīvains? Es domāju, nē. Es vienmēr mīlēšu savu ģimeni, un es vienmēr aizsargāšu savu ģimeni, un es vienmēr viņus aizstāvēšu. Un es zinu, ka tas attiecās uz vērtībām, uz manu sabiedrību, uz lietām, kas man rūp, un es zinu, ka tas pats attiecās uz Benu un Daily Wire un uz lietām, kas viņiem rūp. Un es zinu pilnīgi droši, ka tas neatiecās uz Takeru Karlsonu un viņam līdzīgajiem šajā pasaulē. Paldies, ka pievēršāt uzmanību šim jautājumam.